Par pavasara atnākšanu liecina nevien gājputnu atgriešanās un siltāka laika sajūšana, bet arī kārtējā pavasara izstāde Rāmavā. Un te ir viss, kas nepieciešams lielākiem un mazākiem lauku darbiem. Katru gadu te piedalās arī Zviedrijā ražotās Vāderstad lauku tehnikas piedāvātāji un piegādātāji. Vāderstad veiksmīgi darbojās Latvijā jau no 2002. gada un nodrošina pilnīgu augsnes apstrādes piedāvājumu. Regulāri tiek piedāvāti visi ražotāju firmas jaunumi, un tie tiek demonstrēti nevien Rāmavā, bet arī lauku dienās, piemēram, kuras regulāri notiek dažādos Latvijas novados, un interese par Vāderstad tehniku vienmēr ir liela. Vēl Vāderstad piedāvā ātru un elastīgu servisu, savu ražojumu tehnisko apkopi cauru gadu un visas Latvijas teritorijā. Vāderstadā teica, zemniekiem vajadzētu iegādāties to labāko, kaut arī labākais nevienmēr ir lētākais, un rūpīgi plānot savas saimniecības attīstību, izvēloties sev pareizāko tehnoloģiju un tehnikas jaudu. Turpinājumā par patreizējo Vāderstad piedāvājumu. Varētu uzsvērt dažas sējmašīnas, tātad sējmašīnu Rapid 600 kombi, kura ir gatava doties darbam Latvijas zemnieku druvās, un Spirit 600 kombi, kura arī ir sagatavota demo režīmam. Mums jau šobrīd daudz piekabināmās mašīnas strādā, tīri augsnes apstrādes, kultivātori, disklobītāji ar ļoti plašu darbu spektru strādā Latvijas saimniecībās. Un es domāju, ka mēs esam ļoti labi sagatavojušies šī pavasara darba sezonai, un arī uz rudeni mums jau ir šeit top-down agregāts ar biodrillu, lai saspīlētos sējas termiņos, veiktu vienlaicīgi gan augsnes apstrādi, gan rapšu sēju. Tā kā, gribu aicināt visus mūsu klientus, potenciālos klientus saistīties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem un sarunāt. Varbūt, ka mums ir iespēja jau pavasarī, ja ne pavasarī, tad, protams, rudenī mēs esam gatavi veikt demonstrācijas jūsu saimniecībās. Ko tad saka tie, kas ikdienā lieto Vāderstad tehniku? Daugavpils novada Līgsnes pagastā mehanizators Ainārs Ozols jau 10 gadus strādā ar dažādām sējmašīnām. Tagad ticis pie jaunas Vāderstad Spirit sējmašīnas. Reizē iestrādā arī minerālu mēslus, ja cilvēki vēlas sējmašīnu kombinēto, kas iestrādā gan minerāļus, gan graudaugus, tad Spirits ir ļoti laba sējmašīna pašlaik, uz ko es strādāju. Vadības ziņā, gan arī iestrādes ziņā atsevišķi var regulēt gan minerāļu dziļumu, gan graudaugu dziļumu, iesēšanas apstrādes dziļumu diskiem tiem pašiem. Priekšā vēl ir lauka līdzināšanas dēlis. Ļoti kvalitatīva sējmašīna. Viktors Kalāns ar lauksaimniecību nodarbojas no 1992. gada. Apsaimnieko patreiz vairāk par 1000 hektāriem zemes, un pirmo Vāderstad sējmašīnu nopircis 1994. gadā, un tā teicami viņam nokalpojas uz 16 gadus. Tāpēc tagad pircis jaunu, tā esot ātra, ļoti ražīga un izdevīga arī Vāderstad. Šī sējmašīna pirmkārt priekšapstrādes daudz operācijas veids, tas ir līdzināšanas dēļas priekšā, tas ir papildus diski minerālmēsliem, tas ir atsevišķi dubultais sošņiks ar dubultu disku izsējai. Viņa kaut kur nedaudz saskaņojas ar veco krievu mašīnu SZ, bet daudz labākā kvalitāte un daudz savādāk iekārtota. Mēs šodien arī redzējām tīruma. Principā sošņiki neliekā pa tīrumu, bet kopē un tur dziļumu, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, sējas gultnes un pareiza sēklas dziļuma, teiksim, izveidošana un iestrādēji augsnē. Visas rezervas daļas esot uzreiz nopērkamas. Svarīgs esot arī šis augstvērtīgais servis. Tāpat iespējas konsultēties un tehnika esot ļoti izturīga. Tāds vērtējums šajā vietā.
Savukārt Pēters Skrinda teica, ka sācis saimniekot 90. gadu vidū, un tad arī iepazinies ar Vāderstāt tehniku. Tā lauku veltnes kalpo jau ilgus gadus, tuvu 20, un tam nav bijis nepieciešams nekāds īpašs remonts. Arī kultivators labi nokalpojas jau 20 gadus un neradot problēmas. Savukārt, sējas darbos tiekot darbināta Rapid sējmašīna, arī Vāderstāt ražojums. Tehnika esot izturīga un uzticama. Tā ir 4-metrīgā Vāderstāt Rapid 400C sējmašīna, praktiski pilnā aprīkojumā. Mums ir arī lopkopība, tā ka viņai ir zālāja kaste, kas arī ir universāla lieta, ko aizmugurē var redzēt, un mēs viņu izmantojam divos veidos. Ja sējam reizē, teiksim, graudaugus ar zālāju pasēju, un mēs jau kaut kur 3. gadu izmantojam viņu kā mikroelementu un starta mēslojuma kasti. Paralēli var izmantot. Tātad mēs ar disku sistēmu un šļūci pielīdzinām arumot, kā mēs redzam šeit. Neapstrādāts arums ir rudens. Tad mums ir otra disku rinda, kas ieber pamatmēslojumu, atkarībā cik 3 līdz 300 kg uz hektāra, un tad to iestrādā starp rindiņām dziļāk, un tad mums ir graudu rindiņas divas, kas ir 12 cm atstarpi, kas ir arī optimāli, es uzskatu. Ir sējmašīnas, kam ir 8, 10, un ir, kam ir jau lielām 18, tas varbūt līdz pa 25, bet tas ir atkal specifiska lieta, par ko, bet tas ir attālums it kā optimālais. Un tad vēl iekšā tajā rindiņā apakšā iestrādām līdz 50 kg starta mēslojumu, kur ir pamatā vairāk fosfors, mikroelementi un nedaudz slāpeklis. Tas dod, teiksim, graudam ir klāt uzreiz, un arī sadīgšanas efekts ir vismaz pa 3-4 dienām ātrāks, un arī sakņu sistēma nostiprinās. Tāda lieta, ka tā sējmašīna mums ir diezgan tāda universāla. Rapid sējmašīna vidēji smagiem, puslīdz smagiem apstākļiem būs vienkārši nepārspējama. Un tā kā Pēteris stāstīja par savu pieredzi, jo viņš ir viens no vispieredzējušākajiem saimniekiem, kur izmanto Vāderstāt tehniku, jo kādreiz viņš sāka ar Vāderstāt tehnikas izplatīšanu, vairākus gadus viņš pie tā strādāja, un tagad viņš vienkārši saimnieko ar Vāderstāt tehniku, un, protams, ka pieredze viņam ir ļoti liela, un viņš ļoti pareizi to tehniku izmanto. Atgriežoties pie Spirit, pie tā saimnieka, kurš iegādājās Spirit, redzējām, ka sējmašīna strādā ļoti labi, atbilstoši apstākļiem, ražīga. Jāsaka arī to, ka šī sējmašīna uz šodienu ir Vāderstāt modernākā sējmašīna, kur sakopoti visi tehniskie risinājumi, kas ļauj šai sējmašīnai kalpot daudzus gadus un būt tikpat precīzai. Maināmas buksītes, kuras ir eļļojamas, sējmašīnas, teiksim, izdilumi praktiski novest līdz minimumam. Arī pēc, domāju, vairāk kā 10 gadiem sējmašīna būs tikpat precīza, kā viņa ir tagad no rūpnīcas nākusi. Klientiem neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, vai tas ir Zemgale, Kurzeme vai Latgale vai Vidzeme, vienmēr mēs esam pretim nākoši, cenšamies nodrošināt maksimāli īsākā laikā ar nepieciešamām rezerves daļām un citiem pakalpojumiem, kas klientiem ir nepieciešami. Un tagad pārceļamies no Daugavpils novada uz Vidzemi, Burtnieku novada Matīšiem. Te Vāderstāt tehniku lieto jau 15 gadus, sākts ar 2 Rapid sējmašīnām. Tās bijušas ļoti labas, izturīgas, kā jau zviedru tērots. Tālāk pirkta arī cita Vāderstāt tehnika, vēl esot laba apgāde rezerves daļām, tām esot arī patīkamas cenu atlaides. Tā nesen iegādāta Speedhawk 800 sējmašīna, kas ir ērta un mobila, ērti apgriežama. Viņas platums ir 8 metri, tas arī ļauj vieglāk apgriezties tīruma galā, jo iznāk, kad kā tu brauc ārā no rindas, tā tu brauc nākošajai iekšā. Tā 4-metrīgo, parasti vīriem iznāk griezt to 8-nieku, lai iebraukt. 6-metrīgā, mums ir vēl viena 6-metrīgā, bet tā ir 6-metrīgā arī nav vērta iebraucam iekšā. Tā ļoti liels apgriešanās laukums viņai vajadzīgs. Savukārt zemnieku saimniecībā Kļaviņas Burtnieku pagastā tiek sēts rapsis un jau 2. sezonu ar Vāderstāt kombinēto sējmašīnu. Viss tiek iesēts vajadzīgā dziļumā, vienlaicīgi iestrādā minerālu mēslus ar rapsi, visu ieliek tur, kur viņam jābūt. Ar 4-metrīgo braucām 35-40 hektārus pa dienu, ar šito braucam 50 un arī vairāk.
Tehnika esot teicama, noderīgi esot arī Vāderstad rīkoti izglītojušie semināri, un Bālēs Jaunpilī visi jūtoties kā viena liela ģimene, teica Aigars Dauguls. Savukārt zemnieku saimniecībā Rūķīši tiek darbināts 10-metrīgais Vāderstad kultivators. Tas esot ļoti labs un izturīgs, darot arī mitrās vietās. Agregāts ļoti labs, ir nelīdzeniem laukiem, ļoti vienkārši aizlīdzināt ir ārāmvagas, pieņemsim, izturīgi, ļoti zāri izturīgi, liels akmeņus izviļot ārā nenolauži. Un ja ir nelīdzens lauks, var regulēt lāpas dziļumu, var līdzināt gan ap priekšlāpām, gan aizmugurs. Un strādāt jau vairākus gadus, ļoti izdevīgi strādāt ar šitādu. Ļoti ātri iet un ļoti izturīgs. Ļoti pat 3 gadu nobraucot, ļoti maz ir bijis, ka jāmaina zāri. Ķepiņas praktiski, ja nomaina pavasarī līdz rudeni var, jo mums ir liels platības, diezgan daudz braukšana. Un zāri arī īstenībā tādas lielas akmeņas izveļot, nopurinājās un zars pat nenolūst. Bet tagad atgriezīsimies atpakaļ Rāmavā, jo drīzumā gaidāms cenu atlaides dažādai Vāderstad tehnikai. Mēs gatavojamies vienai tādai lielai akcijai, Happy Farmer Day, laimīgā zemnieka diena vai stunda, bet tā nebūs ne diena, ne stunda, tas būs 2 mēnešu garumā, kad mēs piedāvāsim īpašas cenas, īpašas atlaides, sākot no 1. maija līdz jūnija beigām, kad zemnieki varēs izvēlēties un pasūtīt agregātus, kuri viņiem vajadzīgi darbam rudenī. Tā kā es domāju, ka laiks akcijai ir ļoti labs, tur būs īpašas cenas, īpaši nosacījumi un vispār īpašas aktivitātes, kuras mēs veiksim šajā laika posmā. Tā kā es domāju, ka gatavosimies jau šodien pavasarī, rudenī. Tātad atgādinam, atlaides sāksies 1. maijā, un nepalaidiet šo iespēju garām.